Čau! Ja tu skaties šo te video, visticamākais tevi arī interesē jautājums, kur slēpjas manas spēka zonas un kur patiesībā slēpjas mans potenciāls. Cik es sevi atceros, es vienmēr esmu domājis par to, vai patiešām mana dzīve apstājas pie šī izaugsmes līmeņa. Man vienmēr ir bijusi iekšā tāda sajūta, ka kaut kas priekš manis ir lielāks paredzēts šajā pasaulē. Un visticamākais arī tu esi saskārusies vai saskāries ar šo te sajūtu, kad tu kaut ko dari, bet tu zini, ka tu esi paredzēts kaut kam lielākam. Un šai sajūtai patiesībā vajadzētu būt ik katram, kas patiešām iet šo te savu izaugsmes ceļu un kas patiešām ieklausās savā dvēselē, jo mēs patiesībā esam atnākuši šīs zemes, lai saņemtu pieredzes un lai evolucionētu. Un darba kontekstā šīs te pieredzes ir mūsu spēju un prasmju paplašināšana, jo tas ir tas iemesls, kāpēc mēs patiesībā augam un kāpēc mēs saņemam šo te gandarījumu sajūtu. Ja tu šobrīd dzīvē nejūti gandarījumu, tas visticamākais ir tāpēc, ka tu esi apstājusies kaut kādā savā izaugsmes punktā un pārstājusi attīstīt šīs te savas spēka zonas. Jo, kā es arī saku, mēs ienākam šajā pasaulē ar tādu kā mugursomu. Un šajā te mugursomā ir mūsu talanti, mūsu prasmes, mūsu spēka zonas, principā mūsu viss šis te milzīgais potenciāls. Un lielākā daļa cilvēku, diemžēl, šo te mugursomu atver vaļā varbūt tās tikai uz 5–10%. Bet mūsu uzdevums ir pēc iespējas vairāk noņemt šo te mugursomu no saviem pleciem un ieraudzīt tās iespējas, kuras patiesībā slēpjās mūsos iekšā, jo tad mēs būsim patiesi gandarīti un mums būs sajūta, kad mēs nesam šo te pievienoto vērtību pasaulē. Es nezinu kā tu, bet man ir ļoti svarīgi just, kad es atstāju kaut kādu ietekmi, es atstāju kaut kādu labumu šajā te pasaulē un ka tas darbs, ko es daru, viņš patiešām piepilda ne tikai mani, bet arī cilvēkus, ar kuriem es kopā strādāju. Un tā ir ļoti kolosāla sajūta. Un, diemžēl, šī sajūta man ir bijusi nevienmēr. Un mana darba pieredze arī ir bijusi interesanta, kur arī esmu bijusi šajos iesprūdumos. Un es domāju, ka es arī izvadīšu cauri, izstāstīšu savu piemēru, jo visticamākais, ka tu arī saskaries ar kaut ko līdzīgu. Kā jau teicu, mūsu galvenais uzdevums patiesībā dzīvē ir attīstīt šīs savas spēka zonas. Tas, kas mūsos jau ir ielikts no dzimšanas, jo ir cilvēki, kuri ir spēcīgi psiholoģijā, ir cilvēki, kuri ir spēcīgi analītiskajā domāšanā, ir cilvēki, kuri ir spēcīgi radošumā, mākslā un tā tālāk. Un katram no mums ir ieliktas šīs sēklas, kur mēs esam dabīgi jau spēcīgi. Bet, kā es saku, tie talanti, ar kuriem mēs piedzimstam, arī viņi ir jātīsta. Jo tas nav tā, kad, pieņemsim, tu piedzimsti, manā gadījumā es piedzimu ar talantu, sajust otru cilvēku, sajust viņa vajadzības, vispārībā, kas notiek šajā cilvēkā iekšā, un visticamākais, tāpēc arī esmu šobrīd šajā profesijā, bet arī tas man bija jātīsta. Un tiklīdz mēs sākam attīstīt tās spēka zonas, kas mūsos jau ir ieliktas, tas ir tas moments, kur arī mūsu ienākumi reāli ceļās. Un es iedošu savu piemēru, kā tas bija man, jo pirms es vēl sāku strādāt uz sevīm, es strādāju turisma nozarē, apkalpojošā sfērā, pēc tam es strādāju pārdošanā, un principā šis darbs arī bija saistīts ar cilvēkiem, un viņš man ļoti labi derēja. Bet es ļoti daudzas reizes sev pieķēru pie sajūtas, ka, es esmu šeit tā kā izdarījusi visu, ko es varēju izdarīt, esmu iemācījusies visus pienākumus, un tad kaut kādā brīdī vienmēr man atnāca tā sajūta, ka ir kaut kas vairāk. Un tas bija iemesls, kāpēc arī mainīju darbus, jo man patiesībā dzīvē nekad nav bijis bail nomainīt darbu. Man ir bijis bail nodzīvot dzīvi, kuras nejūtos piepildīt. Un tas arī bija tas iemesls, kāpēc mainīju šos te darbus, jo es kaut kādā ziņā meklēju sevi. Jo man vienmēr iekšā bija tā sajūta, bet Kristīna, priekš tevis ir kaut kas vairāk. Tu esi paredzēta kaut kam lielākam. Un visticamākais arī tev šāda sajūta tik pa laikam parādās un nevelti, jo tas ir brīdis, kas tev pasaka tā kā priekšā, ka tev ir jātīsta šīs savas spēka zonas, lai pāriet nākamajā līmenī. Un kā jau teicu, agrāk es strādāju apkalpojošā sfērā, pārdošanā, un pēc manām enerģijām, ja mēs skatāmies pēc tā, kā es kā cilvēks esmu būvēta, man tas ļoti labi derēja. Bet tas bija tikai mazs procents no tā, kur patiesībā ir mans spēks. Un tajā brīdī, kad es atdūros pret tiem griestiem, kad es esmu izdarījusi visu iespējamo šeit, tad bija pienācis laiks, kad man bija jāpāriet nākamajā līmenī. Un tas ir tas moments, kur mēs patiesībā saskaramies ar šo iesprūdumu. Jo tiklīdz mēs izdaram visu iespējamo tajā sfērā, kur mēs šobrīd atrodamies, vai tajās spēka zonās, kurās mēs šobrīd esam, attiecīgi mēs atduramies pret šiem te griestiem, un mums automātiski ir sajūta, kad ir jātiek tālāk. Un bieži vien daudz šeit iesprūst, jo viņi nesaprot, kas ir jādara, bet es zinu, kas šeit ir jādara, jo
patiesībā tiklīdz mēs attīstam šīs savas spēka zonas, tas ir arī moments, kad palielinās arī mūsu ienākumi. Un ko darīju es? Es beigās sapratu, ka esmu izmēģinājis sev dažādās profesijās, un pienāca brīdis, kad es paņēmu šo atbildību un sāku darboties uz sevīm. Es aizgāju mācīties coachingu, es izmācījos coachingu, un, protams, kad mani ienākumi uzreiz nebija lielāki nekā iepriekšējā darba vietā, jo man vajadzēja šeit ieskrieties, man vajadzēja attīstīt šīs savas spēka zonas, uztrenēt šīs iemaņas, šīs prasmes, un tiklīdz es to izdarīju, es automātiski pārgāju nākamajā līmenī, un tur es arī sāku pelnīt vairāk nekā algotā darbā, kad es sāku strādāt ar cilvēkiem, jo šeit es šo savu spēju just, šo spēju strādāt ar cilvēkiem, vai ne, saprast viņu vajadzības, es vienkārši jau biju pārnesusi nākamajā līmenī. Un pēc tam es kaut kādu laiku pastrādāju, un arī tad es atkal sajūtu iesprūdumu, jo es biju atdūrusies atkal pret nākamajiem griestiem. Un tas bija moments, kad es atkal sāku pētīt savas spēka zonas, un es jau aizgāju vairāk šajā garīgajā pusē, es arī izmācījos numeroloģiju, un tur atkal man bija kvantu lēciens. Man atkal bija kvantu lēciens, jo sevi attīstīju tās prasmes, kuras manī jau ir, tikai jau kaut kādā citā līmenī, vai ne? Un palīdzēt cilvēkiem jau atkal no citas šķautnes. Un atkal šeit es kaut kādu laiku padarbojos, es labi nopelnīju, un atkal es sadūros pret griestiem. Un es sapratu, kas ir tie griesti, pret kuriem es atkal sadūrusies, jo es patiešām ļoti mīlu numeroloģiju, un man ļoti patīk vispārībā sistēmas, kas palīdz ātri saprast, par ko mēs esam un kur ir mūsu spēks. Bet tā kļūda, kuras pati biju pieļāvusi, es biju aizgājusi pārāk ļoti tādā formātā, kur es veidoju produktus, kas ir rakstiskā veidā. Bet pēc manām enerģijām, tas, kur patiesībā ir manas spēka zonas, tas ir tieši runāšanā, tas ir tieši nodot informāciju ar balsi. Un kaut kādā brīdī es pat izdegu, kāpēc, jo es vienkārši sāku darīt tās lietas, kas neatbilst manai būtībai. Un tāpēc ir tik svarīgi darīt to, kas patiesībā jau ir ielikts mūsos, ka mēs jau esam patiesībā radīti, paredzēti, jo tikai tur būs, kā jau es teicu, šī piepildījuma sajūta. Un tiklīdz es to sapratu, kad es pārāk ilgi esmu šo informāciju nodevusi formātā, kas patiesībā neatbilst manai būtībai, es ātri visu mainīju, un tagad arī es jau veidošu meistarklasi, kas jau būs vairāk runājošā formātā, jo patiesībā cilvēki mani vislabāk sadzird tieši tad, kad es runāju. Un šis ir vienkārši tāds mans piemērs tajā, kad jā, mēs daudz zinām, kur ir mūsu talanti, jā, mēs daudz zinām, varbūt kas ir tā niša profesija, kurā mums ir jādarbojas, bet tie iesprūdumi, ar kuriem mēs saskaramies, ir tāpēc, kad mēs nezinām, kur vēl patiesībā slēpjas mūsu spēks un šīs spēka zonas. Un tas ir tas, ar ko jau palīdzu es. Es palīdzu saprast, kas ir tie griesti, pret kuriem tu esi atdūrusies vai atdūries, un kas tev ir sevī vēl jāattīsta, vai kas ir tās tevis šķautnes, kuras vēl nav bijušas pietiekoši attīstītas, lai tu pārietu nākamajā līmenī. Jo mūsu uzdevums patiesībā ir attīstīt šīs prasmes, kas mūsos jau ir no dzimšanas. Un šeit es arī gribu salauzt mītu par to, ka cilvēki bieži vien arī nākot pie manas numeroloģijas konsultācijām, viņi prasa, Kristīna, kas ir mana profesija, kas ir šī mana profesija uz dzīvi, kas man ir jādara, kur man ir jāstrādā un tā tālāk. Bet tā ir vecā paradigma. Patiesībā jaunā paradigma ir par to, ka mēs nevis meklējam šo savu sapņu profesiju, mēs meklējam veidus, kā attīstīt tās spēka zonas, kas mūsos jau ir ieliktas, un tad, kad mēs attīstam šīs spēka zonas, patiesībā pat vairs nav svarīgi, kas būs rakstīts uz tavas vizītkartes, vai, pieņemsim, manā gadījumā man pat vairs nav svarīgi, vai tur būs rakstīts coach, numerologs un tā tālāk. Man ir svarīgi, kad es palīdzu cilvēkiem ar tām spējām, kuras ir manī ieliktas, un katru reizi, kad es viņas attīstu vēl vairāk, tas ir tas moments, kur es pārēju arī nākamajā līmenī, un kur arī parādās arī citi ienākumi. Tāpēc, kad es paplašinu savu potenciālu, un tas ir dvēseles galvenais uzdevums, paplašināt savu potenciālu, nevis meklēt pareizo profesiju. Jo, godīgi sakot, ar tām iemaņām, prasmēm, kas manī ir ieliktas, es varētu darīt daudz ko, un tas jau vairs nav stāsts par to, ka mēs mēģinam sevi ietilpināt kaut kādā mazā profesijā. Tas ir stāsts par to, ka mums ir jāatrod tās mūsu spēka zonas, ar kurās mēs varēsim strādāt dažādās profesijās. Un tas ir svarīgi, to ir svarīgi saprast. Un tas patiešām ļoti atvieglo, jo mēs pārstājam likt sevi rāmjos, kas jau sen mums ir kļuvuši par šauru. Un es domāju, ka no šī te būs jāiet projām ļoti daudziem, kad mēs pārstājam sevi asociēt ar profesiju. Mēs esam daudz kas vairāk. Mūsos ir ļoti daudz spējas, talanti, kuri patiesībā var būt ļoti daudzās profesijās. Un profesijas arī mainās katru dienu. Tā kā pārstāt sevi likt kaut kādā nosaukumā, bet patiešām skatīties, kas ir tās spēka zonas, ar kurām es varu palīdzēt patiesībā pasaulē.
Šajā video es arī vēlos iedot tādu nelielu ieskatu tavās spēka zonās, balstoties pēc tava dzimšanas datuma, jo numeroloģija ir tas rīks, kas patiesībā man personīgi iedod atbildes diezgan ātri. Un, protams, tas jau pēc tam ir mūsu rokās, ko mēs darām ar šo informāciju. Jo, protams, ka numeroloģija nemaina cilvēku dzīves. Numeroloģija iedod atbildes, ar kurām jau tu pēc tam kaut ko darot, tad tu maini savu dzīvi, vai ne? Un šis būs tās neliels ieskats, protams, ka šis ir tāds, patiešām 1% no visa, jo skaidrs, ka mēs varam pētīt ļoti daudz un dažādos veidos, un tas ir tas, ko es arī darīšu meistarklasē, par kurus arī padalīšos beigās, bet šeit tādam nelielam ieskatam, lai tu saprastu, kur tad ir tava spēka zona un kam tev ir būtiski pievērst uzmanību. Šeit mēs skatīsimies tikai dzimšanas dienu, bet, kā jau es teicu, tur ir ļoti daudz vēl citi aspekti, un tevī nav tikai viena šī šķautne. Patiesībā mēs sastāvam no dažādām spēka zonām, bet šodien vienkārši ieskatīsimies vienā, un tā būs tava dzimšanas diena. Tātad, ja tu esi dzimusi 1., 10., 19. vai 28. datumā, tad tava spēka zona, protams, ka tieši līderībā, spējā uzņemties iniciatīvu, un patiesībā arī spējā veidot savus projektus, iet savu ceļu. Tev ir ļoti svarīgi iet šo individualitātes ceļu un patiešām nebaidīties realizēt savas idejas, nebaidīties vadīt cilvēkus, vai ne, un būt līderi, jā. Un jautājums tev, cik ļoti patiesībā tu šobrīd uzņemies šo līderu lomu savā dzīvē, cik daudz patiesībā tu uzņemies šīs iniciatīvas, vai ne? Un, kā jau teicu, katrā izaugsmes zonā tad tā būs pilnīgi cita līderība, tās būs pilnīgi citas iniciatīvas, un tie būs pilnīgi citi projekti. Tāpēc, kā jau es teicu, katrā līmenī mums ir šīs savas spēka zonas, un, protams, ka šī nav vienīgā. Ir vēl daudz citas, un par tām es arī stāstīšu meistarklasē, bet par to beigās. Ja tu, līdzīgi kā es, esi dzimusi 2., 11., 20. vai 29. datumā, tad tavs spēks patiesībā ir tieši spējās sajust otru cilvēku. Un patiesībā tas ir ļoti dziļi, jo tu vari sajust otrā cilvēkā tās vajadzības, kuras iespējams viņš pats vēl nav sajūtas. Un tāpēc bieži vien šie cilvēki ir šajās palīdzošajās jomas profesijās, bet ne tikai. Šie bieži vien arī ir cilvēki, kas ir radošajās profesijās, arī bieži vien tie varbūt arī dziedātāji un tā tālāk, bet ne par profesiju šeit stāsts. Stāsts par to, ka patiesībā tavs spēks ir tieši spējās sajust. Un īstenībā šiem cilvēkiem bieži vien nākamais līmenis ir tad, kad viņi ieklausās savā intuīcijā. Jo šiem cilvēkiem intuīcija ir ļoti spēcīga un viņi pateiks priekšā ļoti, ļoti daudzas lietas. Un te patiešām ir svarīgi atgriezties savā ķermenī, jo ja šie cilvēki pārāk aiziet savā galvā, tad šeit notiek iesprūdums, te notiek bloks un vienkārši dzīve apstājās kaut kādā ziņā un nekas nenotiek uz priekšu. Tiklīdz tu atkal sadzirdi sevi, tev atnāks pareizās atbildes, pareizie projekti, tu ļoti labi arī proti veidot sadarbības, tu proti apvienot cilvēkus, tu proti veidot komunas, tas viss notiks. Tā kā jā, šis ir tāds galvenais, ko šodien šeit gribu izcelt. Cilvēki, kas ir dzimuši 3., 12., 21. un 30. datumā, šie ir ļoti radoši cilvēki. Šiem cilvēkiem ir ļoti svarīga komunikācija ar citiem cilvēkiem. Kāpēc? Jo šie ir tie cilvēki, kuriem kaut kādā ziņā ir jāstāv uz skatuves, vai viņiem ir jābūt uzmanības centrā, jo tu vari ļoti iedvesmot un motivēt citus cilvēkus ar savu piemēru, ar savu harizmu, ar savu enerģiju. Bet tas notiek tikai tajā brīdī, kad tu pati vai pats esi pietiekoši atvērts, ja tu nebaidies parādīt sevi. Un šie cilvēki patiešām var ļoti ietekmēt citus, ja viņi ieklausās sevi, ja viņi ieklausās savā sirdī un viņi neklausās, ko dara citi cilvēki vai ko saka par viņiem citi cilvēki, jo tā, ka viņi sāk runāt no sirds, tad patiešām viņi var atstāt šo ietekmi un viņiem ir svarīgi būt redzamiem un izpaust savu radošumu. Un atkal radošumu var izpaust daudz un dažādos veidos. Tas nav tikai par dejot, dziedāt, gleznot. Tas var būt arī par radošumu projektos, biznesa vadību un tā tālāk. Tāpēc, jā, šiem cilvēkiem arī ļoti, ļoti liels spēks. Ja tu esi dzimusi 4., 13., 22. vai 31. datumā, tad šie ir cilvēki, kas patiesībā spēj pārvērst idejas reāli taustāmos rezultātos. Šie ir cilvēki, kas var ielikt pamatus, kas var izveidot struktūru, kas var izveidot sistēmas. Un patiesībā viņi aug tajā momentā, kad viņi sāk skatīties vēl plašākā mērogā, jo viņi var ievest kārtību tur, kur daudz citi to nevar izdarīt, un tas ir tas spēks. Un atkal, katrā līmenī tas būs pilnīgi kaut kā citādāk, vai ne? Tas nav par kaut kādu vienu šķautni, tas patiešām var izpausties daudz un dažādos veidos. Un viņiem arī ļoti, ļoti svarīgi būt elastīgiem, nekontrolēt, jo viņi patiešām arī var ļoti daudz aiziet galvā, sevišķi sievietes, un te ir atkal svarīgi atgriezties sevī, apstāties, ieraudzīt arī citu šķautni un tā kā neieciklēties uz kaut kādu vienu pareizo
risinājumu vai pareizo sistēmu vai pareizo taisnību, bet patiešām būt elastīgiem, un te arī būs šī izaugsme. Tālāk, ja tu esi cilvēks, kas ir dzimis 5., 14. vai 23. datumā, tad tu esi cilvēks, kurš ir savā elementā tieši tajā momentā patiesībā, kad tu piedzīvo pārmaiņas, kad tu ļauj sev realizēt trakas idejas, tad, kad tu ej šajā plašumā, jo tavs viens no galvenajiem uzdevumiem patiesībā ir laust visus rāmjus, stereotipus un tā tālāk, jo tu audz tieši tajā brīdī, kad tu pats ļauj iet šajā vērienā, šajā brīvībā, ka tev nedrīkst būt nekāda rāmja, nekādas robežas. Šie cilvēki, kuri var atnākt, pieņemsim, uz uzņēmumu un vienkārši iedot kaut kādu nereālāko vīziju un visiem tāds, wow, no kurienes tu vispār šito izrāvi. Un tas patiesībā ir viņu spēks. Bet nākamais līmenis viņiem slēpjas, atverās, pareizāk sakot, tajā momentā, kad viņi nofokusējās kaut kādu vienu lietu. Jo tiklīdz šie cilvēki patiesībā izbārsta savu enerģiju uz dažādām pusēm, tas ir tas moments, kur viņi arī var iesprūst, jo tā enerģija izkliedējas pa vairākām vietām, un tāpēc nenotiek šī izaugsme. Un te ir svarīgi tā kā apvienot šo enerģiju un sūtīt kaut kādā vienā virzienā, un tad arī šie cilvēki patiesībā aug. Cilvēki, kas ir dzimuši 6., 15. vai 24. datumā, viņi vislabāk jūtās, tā, ka viņi spēj atbalstīt citus. Arī tad, kad viņi strādā ar cilvēkiem, tā, ka viņi var kaut kādā ziņā arī parūpēties par citiem cilvēkiem, tad, kad viņi var izveidot kaut kādu vidi, kur citi jutīsies labi, kur citi jutīsies komfortabli. Un tāpēc šie cilvēki bieži strādā pārdošanā vai komunikācijā ar citiem cilvēkiem, jo viņiem vienkārši ir talants likt justies otram labi. Bet te galvenais, protams, ir nosprost savas robežas un nelikt citu cilvēku vajadzības prioritātē. Vienmēr ir jāliek sev prioritātē. Un šie cilvēki patiesībā ir estēti, kaut kur arī varbūt nedaudz perfekcionisti. Viņiem noteikti būs svarīga telpa, vieta, skaistums, tur garšīgs ēdiens un tā tālāk, bet stāsts par to, ka patiesībā viņi spēja ieraudzīt arī kaut kādas detaļas, kaut kādās lietās un padarīt procesus labākus, citreiz pat estētiskākus, vai ne? Un tāpēc šie cilvēki bieži arī ir kaut kādās nozarēs, kas saistīts ar mākslu, modu un tā tālāk. Bet patiesībā nākamais līmenis šiem cilvēkiem atverās tajā brīdī, kad viņi atver sirdi. Lai cik tas dīvaini neizklausītos, bet tad, kad viņi atver sirdi, tad, kad viņi ir atvērti cilvēkiem un pats galvenais, tad, kad viņi ir atvērti paši sev. Tā kā jā, tas pagaidām par 6. enerģiju. Cilvēki, kas ir dzimuši 7., 16. vai 25. datumā, viņi patiesībā ir cilvēki, kas spēj izprast sarežģītas sistēmas, kas ir ļoti analītiski. Tie ir cilvēki, kas var izveidot kaut kādas stratēģijas, kuri pamana kaut kādas nianses, ko nepamana citi. Kaut kādā ziņā es šos cilvēkus arī sauc par tādiem Šerlokiem Holmsiem, jo viņi patiešām var ierakties līdz tādām dzīlēm, kur daudz citi nevarēs, kad viņi tā kā aizrokās līdz tai kaut kādai saknes būtībai, un tas ir jūsu spēks patiesībā, jūsu spēka zona. Un šie cilvēki arī var būt ļoti labi līderi. Tad, ja viņiem ir kaut kāda misija, vīzija, mērķis, viņi patiesībā var uz šo misiju, mērķi, vīziju arī vest arī citus cilvēkus aiz sevīm. Un viņiem ir ļoti, ļoti svarīga kustība, un vispārībā šie cilvēki, jā, viņi ir patiesībā ļoti, ļoti spēcīgi. Bet pats galvenais šiem cilvēkiem ir ne tikai analizēt, bet arī radīt šos rezultātus, un pats galvenais arī dalīties ar savām zināšanām un neturēt visu tikai pie sevis. Cilvēki, kas ir dzimuši 8., 17. un 26. datumā, šie ir tādi dabīgie uzņēmēji. Patiesībā viņu spēks slēpjas tajā, ka viņi patiešām spēj vadīt projektus, viņi spēj pieņemt strateģiskus lēmumus, vadīt biznesu, karjeru, viņi var palīdzēt cilvēkiem pāriet kaut kādā nākamajā līmenī savā uzņēmēja darbībā vai vispārībā savos ienākumos un tā tālāk. Un viņa nākamais līmenis sākās tad, kad viņi apvieno savu iekšējo spēku ar atbildību. Un patiesībā šie cilvēki tiešām var izdarīt ļoti, ļoti daudz, jo viņos arī šī kaut kāda strateģiskā puse spēja redzēt lielāku vīziju, lielāku vērienu, un viņu uzdevums arī ir iet uz to un iedvesmot arī citus cilvēkus doties šajā virzienā, jo te arī var atnākt ļoti, ļoti labas finanses. Un cilvēki, kas ir dzimuši 9., 18. vai 27. datumā, patiesībā viņiem ir ļoti svarīgi kalpot, viņiem ir ļoti svarīgi darīt darbu, kas palīdz iet cilvēcei uz kaut kādiem lielākiem mērķiem. Viņi noteikti nevar darīt darbu, kur viņi neredz kaut kādu pievienoto vērtību. Viņiem ir jābūt sajūtai, ka es ar šo reāli palīdzu cilvēkiem. Un patiesībā šādu cilvēku klātbūtnē daudzi citi piedzīvo kaut kādas savas iekšējās transformācijas, un viņi patiešām var izvest arī cilvēkus tādā kā savā iekšējā personības kaut kādā nākamajā līmenī. Un viņi var iedvesmot cilvēkus kaut kādām lielākām pārmaiņām.
Viņiem noteikti nedrīkst būt mērķis vai misija saistīta ar materiāliem rezultātiem. Tam ir jābūt kaut kam, kas tā kā palīdz cilvēkiem, bet tiklīdz viņi sāk fokusēties uz finansēm, te arī var būt iesprūdums. Viņa nākamais izrāviens slēpjas tajā momentā, kad viņi atlaiž veco, kad viņi neturās pie kaut kā veca, ierasta, kaut kā, kas jau vairs sen nestrādā, jo tad viņi vienkārši viņi iesprūst, viņiem ir nepieciešams pārmaiņas nemitīgi un tādējādi viņi aug un patiesībā ar to viņi arī iedvesmo citus cilvēkus. Bet šis patiešām ir tāds neliels ieskats tavā personībā un tavās spēka zonās, un es patiešām gribu, lai katrs cilvēks reāli iepazīst sevi, lai viņš saprot, cik daudz viņā patiesībā jau ir ielikts no dzimšanas, un tieši tāpēc arī rīkoju šo meistarklasi, kā pārvērst savas spēka zonas ienākumos, jo, kā jau es teicu, pēc savu piemēra, tiklīdz mēs attīstam to, kas mūsos ir ielikts no dzimšanas, un tiklīdz mēs pārstājam atkārtot to, ko dara citi cilvēki, jo tad, kad mēs atkārtojam to, ko dara citi cilvēki, visticamākais tas nav nemaz mūsu uzdevums šos talantus izdzīvot, šīs spēka zonas attīstīt, jo katram no mums ir spēks kaut kādā savā lietā. Un jo vairāk mēs izprotam sevi, jo vairāk katru gadu mēs attīstam kaut ko, kas mūsos jau ir ielikts un attīstam to jaunā līmenī, jo vairāk patiesībā mēs pirmkārt dodam vērtību, jo vairāk mēs paši jūtamies piepildītāki un jo vairāk mēs potenciāli arī saņemam ienākumus. Un šajā meistarklasē es gribu parādīt šīs tavas spēka zonas. Tu sapratīsi, kur varbūt tās šobrīd ir tavs iesprūdums, kur varbūt tās tu vēl neizdzīvo to spēku, kas tevi ir un kāpēc varbūt tās finanses neaug. Jo, kā jau es teicu, augot mums, augot mūsu personībai, aug arī finanses. Tas ir gandrīz neiespējami, kad tu attīsties, kad tu dod lielāku vērtību, kad tu ieguldi savu darbu un ka tu nesaņem par to atgriezenisko saiti. Un, tieši tāpēc arī es organizēju šo meistarklasu, lai absolūti katrs cilvēks spētu ieraudzīt to potenciālu vai to spēku, kas viņā jau ir ielikts no dzimšanas. Un šis arī būs vērtīgi cilvēkiem, kas ne tikai strādā algotā darbā, kas strādā uz sevīm. Tas arī būs vērtīgi cilvēkiem, kuri varbūt tās vada komandas un viņi grib saprast, kur tad ir spēks maniem darbiniekiem, jo varbūt tās šobrīd darbinieks arī nesniedz šo pievienoto vērtību tādā līmenī, kā varbūt tās vadītājiem gribētos, jo viņš vienkārši nedara to, kam viņš ir paredzēts, kur viņš patiesībā ir spēcīgs. Un šī meistarklase palīdzēs saprast šīs spēka zonas, un tad dzīve vienkārši kļūst labāk. Jo tiklīdz mēs sākam darīt to, kas nav atbilstoši mums un mūsu dvēseles uzdevumiem, te mēs piedzīvojam iesprūdumu. Tā kā, ja tev šis ir interesanti, tad noteikti piesakies meistarklasē, gaidīšu tevi, tiekamies tur, un links būs zem šī video. Tā kā tiekamies!